Sveiki! Kad 3 ļoti iespējams koruptas vai varbūt šantažētas tantes Vidzemes apgabala tiesā mani notiesāja par to, ka es esot izdarījis noziegumu, jo padomju okupācijas varas asiņaino pakalpiņu padomju tautas tiesnesi, kaismīgo komunistu Romualdu Vonsoviču, esmu nosaucis par okupācijas varas kolaborantu un piedevām viņu vajājis agrās rīta stundās sūtot elektroniskā pasta vēstules. Un pēc tam, kad 3 iespējams nemazāk korupti vai šantažēti augstākās tiesneši, kuriem pašiem labi patīk sevi saukt par senatoriem, šo spriedumu atstāja spēkā un neļāva man to pārsūdzēt, es godīgi sakot nodomāju, ka viss ir loģiski. Tas ir spriedums, kas ir domāts tieši man. Es esmu pietiekami daudz un pietiekami sāpīgi nodarījis pāri visai šai vēža tiesību sargāšanas iestāžu un politiķu sistēmai. Tā, ka kaut kur cilvēkiem ir ieinvestēts, kaut kur viņi ir pašantažēti, ir piestrādāts un spriedums rokā. Bet, jebkurā gadījumā es domāju, ka tas ir tomēr vairāk mazāk izņēmums, kur ir tāds nejauks un riebīgs Lato labs, vajag ar viņu kaut kā mēģināt tikt galā. Lūk, bet tas, ko mums pat pastāsta Latvijas avīze un žurnālists ar pseidonīmu Ritvers Raits. Es zinu šo žurnālistu, viņš ir ļoti godīgs, kārtīgs cilvēks, es ļoti labi saprotu, kāpēc viņš par šādām lietām labāk raksta ar pseidonīmu. Tā šajā valstī ir stipri, vai kaut nedaudz drošāk. Lūk, bet tas, par ko pastāsta šī te Ritvera Raita publikācija, bez kādiem variantiem, pasaka vienu. Sapuvis ir nevis kāds atsevišķs gabaliņš, nevis kādi atsevišķi tiesneši, atsevišķi prokurori, atsevišķi policisti, bet caur caurēm sapuvusi ir visa sevi par Latvijas republiku dēvējošā valstiskā veidojuma, tiesību sargāšanas un tiesu sistēma no augšas līdz apakšai, no apakšas līdz augšai. Ko mums šī publikācija pastāstā? Pavisam īsos vārdos, ja jūs neesat lasījuši, lai gan labāk, protams, izlasīt. Tā tad ir pietiekams slavens izgudrotājs, kurš, būdams tehniski apdāvināts un prasmīgs cilvēks, pamana, ka ceļu satiksmes drošības direkcijas sistēmā ir nopietna kļūda, kas ļauj to izmantot sliktiem cilvēkiem un ļauj to izmantot sautīgos, kriminālos un ne tikai droši vien nolūkos. Iespējams, ka šī ievainojamība ir bijusi pietiekami liela, lai ļautu Latvijas valsts ienaidniekiem bez problēmām tikt visiem CSDD datiem. Lūk, ko dara šis, kā vēlāk ir izrādies, noziedznieks Latvijas tiesu sistēmas ieskatā. Viņš piezvana CSDD, stādās priekšā ar vārdu uzvārdu. Saka tā un tā, jums tur ir tāda un tāda problēma. Nopietna liela problēma. CSDD parazīti un deģenerāti, kas pelna tūkstošu algas, labu laiku nesaprot, par ko ir runa, pēc tam vēl vairāk nesaprot, pēc tam viņi speciāli noalgo kantori, kas spētu saprast, par ko ir runa, un šis kantoris sazvanās ar izgudrotāju. Izgudrotājs tā un tā pasaka, ka jā, ir tāda vaina, mēs varam noslēgt līgumu, jo es esmu ieguldījis lielu darbu, lai šo te ievainojumu atklātu, es esmu gudrs cilvēks, jūs neesat, es to spēju izdarīt, jūs nespējat, tāpēc man par savu darbu vajadzētu saņemt kaut kādu atlīdzību no valsts, kurai es izdaru lielu pakalpojumu, norādot uz problēmu, kas teorētiski var radīt grandiozi, nepatīkamas, katastrofālas sekas. Līgums arī tiek noslēgts par fantastisku summu, 1000, apaļu 1000 eiro. Un izgudrotājs tiešām pēc šī līguma noslēgšanas nodod šim te privātkantorim, ar kuru CSD noslēdzis savukārt līgumu, visas ziņas par ievainojamību. Viņš izdara valstī milzīgu pakalpojumu, kas ir mērāms nevis 1000 eiro, bet, manuprāt, nezinu, ja to vispār naudā var aprēķināt. Iedomājieties, ka visi CSD dati
visām mašīnām, visām adresēm un te visiem pārkāpumiem tālāk. Tālāk aiziet nepareizās rokās. Tātad viņš izdara šo pakalpojumu un cita starpā pasaka, ka ja jūs idioti nereaģēsiet uz šādu te valstisku apdraudējumu, es par to informēšu sabiedrību caur mēdījiem. Ko dara deģenerāti, parazīti un vienkārši nekrietneļi no CSDD vadības? Viņu vārdi, protams, tiks nosaukti. Viņi aiziet uz policiju ar iesniegumu par to, ka, lūk, viņiem ir šāds te noziedznieks, kurš no viņiem kaut ko laikam izspiež, kaitē un tā tālāk. Ko dara rukpolicija? Rukpolicija bez garām runām ņem un šo te izgudrotāju, kurš ir valstī mēģinājis izdarīt pakalpojumu, iespundē iepriekšējās aizturēšanas izolatorā. Uz dažām dienām. Ko tālāk dara Latvijas valsts, kam tās tiesības sargāšanas iestāžu darbinieku personā? Pareizi. Stukāna prokuratūra uzrāda apsūdzību izgudrotājiem. CSDD vadība sarēķina, ka viņš tai ir nodarījis grandiozas zaudējumus, jo tā lūk ir bijusi spiesta algot programmētājus un maksāt viņiem par virsstundām, lai tie mēģinātu paši savā datorsistēmā šo kļūdu atrast. Un tā tad iet uz prokuratūra un policija šo noziedznieku un tā lietu sūta uz tiesu, pieprasot viņu sodīt par šiem noziegumiem Latvijas valsts sapuvušo pārstāvu ieskatā un vēl piedzīt naudu par CSDD zaudējumiem. Tiem zaudējumiem, kas tai radušies maksājot programmētājiem, lai atrastu kļūdu. Lai gan šo viņa uzieto kļūdu tie tā arī nespēja atrast. Kas notiek tālāk? Pirmās instances tiesa atzīst, cilvēks ir noziedznieks. Viņš ir noziedzies pret Latvijas valsti, norādot tai uz kļūdām ļoti nozīmīgā datorsistēmā. Valstiskas nozīmes datorsistēmā. Otrās instances tiesa, apgabaltiesa ņem un viņu attaisno. Bet Stukāna prokuratūrai, protams, nav miera. Stukāna prokuratūra raksta protestu. Un 3 augstākās tiesas tā saucamies senatori, kuru vārdi arī, protams, tiks nosaukti. Atzīst, jā, tiešām, nevajag šo te mūdzi attaisnot. Skatiet lietu vēlreiz. Protams, tad, kad apgabala tiesā šī lieta nonāk vēlreiz, apgabala tiesa, tā saucamā senāta mājiena ar mietu, saprot vienkārši lieliski. Un, protams, notiesā. Šoreiz atšķirībā no iepriekšā sprieduma izgudrotāju notiesā. Piespriež viņam soda naudu un ko tur vēl ne. Tagad tā saucamajam senātam ir vēlreiz jāskata šī lieta, vēlreiz jāizskata kasācijas sūdzība. Kā jūs domājat, kas notiks tālāk? Es droši nezinu, protams. Senātā sēž pietiekami ietekmēji un bailīgi cilvēki, lai saskaroties ar tiešām masīvu sabiedrības sašutumu, pēkšņi mainītu savu viedokli par tiesiskumu no tāda uz pavisam citādu. Bet šā vai tā, šis gadījums, kas ir unikāls savā absurdumā, neiedzīgumā, nelietībā un nekrietnībā pret atbildīgiem Latvijas pilsoņiem, parāda to, ka tā bija fantastiska kļūda, graujoša un katastrofāla kļūda 90. gadu sākumā neiztīrīt no tiesību sargāšanas iestādēm un tiesu iestādēm visas kolaborantus un pārējos komunistus. Viņi joprojām nosaka toni šajā te sistēmā un rezultātu jūs redzat. Šī sistēma ir sapuvusi no augšas līdz apakšai. Un nezinu, kā tur ko var mainīt bez ķirurģijas. Visu labu!